Labdien! Nu, jūs jau mani pazīstat, Jānis Jarāns. Man te iznāca saskara vienu interesantu lietu. Guntis Veids, mans draugs, ar kur es braukāju ar izrādēm, un man bijusi kolēģe Olga Dreģe, es izlasīju visu tādus mēdījos, ka viņi lieto tādu epseronu. Es domāju, kas tas epserons ir? Izrādās, tā ir tāda viela, kas izveidota no brieža ragiem. Un tā ir domāta imunitātei, enerģijai, nu vēl tā. Nu tieši tas, kas mums aktieriem trūkst. Un tad es domāju, vēlas, ka man tādu vajadzētu kaut ko dabūt. Un tā pēkšņi nāk, jo es ar viņu runājos, nāca zīme no augšas, man piezvana, Jāni, klausies, te ir epseronu, gribam jums iedot notestēt. Un es domāju, un kāpēc gan ne? Vienu es jau izmēģināju. Baigi labi. Tiešām. Nu, par veselības rūpējos visu laiku. Sportoju. Es esmu vienīgais aktieris, kurš spēlē golfu. 30 gadus lielu un piedalos čempionātos. Protams, es esmu visus Alpu kalnus izslēpojis. Nevis tā izšļūkājis, bet tā kārtīgi maucis lejā, karvingā. Jā, visu laiku it kā, nē, tas, ka tu sporto, tas ir ļoti, ļoti labi, bet tik un tā. Šitais te kaut kur viņš sēž malā, vēro tevi un grib tevi iekosties kājā. Un tev ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Un kā teica man arī daktere, ka trūkst jau tā D vitamīna mums šajā, bet tā saulītes ir maz. Ja? Nu, cik viņi 2-3 mēneši paspīd, bet tavai sirsnei, tam rumpim ir vajadzīgs katru dienu saulītes, sirsnei un prātam, un tev jābūt D vitamīnam. Un vispār tev jābūt vitamīniem. Ne tikai sports, bet arī vitamīnu devai jābūt. Nu, un tad es tā esmu pārliecināts, ka epserons ir tā viela, kas ir veidota no briežu ragiem, bet to jau lietojot gadu tūkstošiem. Un tas palīdz tiešām visām lietām. Nu, visām ne, bet lielākoties enerģijai, imunitātei, un vēl šim tam. Tāpēc par veselību ir jādomā. Un jādomā ne tikai jādomā, bet arī jādara. Ir jākustās, jāstaigā. Tie 10 000 solīšu dienā ir jānostaigā. Vitamīniņus vajag. Ne tikai tos pāris saules starus, kas uzspīd, bet vajag to D vitamīnu arī ieņemt iekšā. Nu, un tad ir epserons.